savas universitātes. Un universitāte ir, protams, vairākas laboratorijas un zinātniski pētnieciskais darbs rīt raitāk nekā slimnīcā. Lūdzu, Andrejs Šesters. Vienvēlreiz visiem augstu godātie Černobiļas likvidētāji, kolēģi, dāmas un kungi un līdzjutēji, es atļaušos teikt tā. Es gribētu savu maksimāli īso uzstāšanos dalīt divās daļās. Es negribu teikt, ka es esmu vadījis vairāk par 11 gadus, es gribētu teikt, koordinējis, tā būs drusku piezemētā. Un šodien es nevaru pateikt paldies visiem tiem, kas mēs esam bijuši kopā. Protams, tās ir klīnikas meitenes, Dr. Tiesa Vagula, Natālija Kurjāne, Jeļena Reste un klāt neizsošā, lai gan bija Natālija Gabruševa. Un tā profesore Maija Eglīte divu kungu goda sardzē. Tas garākais Kims Rainsfords, profesors no Šefildas Hallam universitātes. Es nosaukšu iestādes tāpēc, lai jūs varbūt saprastu, cik mēs bijām daudzi, un es ceru, ka mēs būsim daudzi. Un tas mazākais kungs, tas ir daktors no Kembridžas universitātes farmakoloģijas katedras. Te ir divas no trijām manas bioķīmijas laboratorijas meitenēm, Alīsa Silova, Līga Lārmana un klāt neesošā Ņina Rusakova, tagad atvaļinājumā un ķer dienvidu saulī. Mēs laikam nevarētu izdarīt nekā, ja mums nebūtu tik ilgus gadus, tik ļoti pretīm nākoši sponsori, palīdzētāji, sauksim vienalga kā. Un kompānijas ir, teiksim, alfabēta kārtībā. Tā ir Olēna Farma un valdes priekšsēdētājs Maligina kungs un mūsu bijusī kolēģi Anna Lence. Tā ir Farma Nord Dāņu kompānija un Latvijā pārstāvis Lērs Millers un sākotnēji daktors Pāvels Mustafins, kas tagad darbojas Paralimpiskajā komitejā. Un tā ir Ziemeļīrijas un apvienotās karalistes kompānija Randox Laboratories un zinātniskais vadītājs Džons Lemons un Latvijā pārstāv šo kompāniju DS Tehnoloģijas un Marcela Bokas kundze. Es negribu runāt par vēsturi, to mēs visi zinām, mēs ejam uz priekšu. 86. 87. pirms došanās projām uz Černobiļu, viņi bija priecīgi, smaidīgi, dzīves priecīgi, 10 gadus vēlāk. Jūs redzat, kā izmainījās. Jau bija runa par to, ko viņi dabūja. Šeit nav urāns, šeit nav smagi elementi. Es nevaru nerādīt šo bildi. Varbūt, ka nosacīti, varbūt, ka tā ir hipotēze, bet es domāju, ka dziļi pamatota hipotēze, jo praktiski neviena slimība nenotiek bez peroksidācijas, bez oksidatīvā stresa, bez lipīdu, bez olbaltumvielu peroksidācijas. Un, ja mēs pieņemam, ka jau pašas slimības gaitā, vai no viņas gaitā tiek mainīts metabolisms un aizvien vairāk un vairāk tiek ģenerēti brīvie radikāļi un aktīvās skābekļa formas, kuras savukārt sāk darīt savu postošo darbu, lai izsauktu vai radītu vai veicinātu vai pastiprinātu nākošo slimību, tad principā pamatojoties uz šo pieņēmumu, tas varētu būt arī viens no faktoriem. Tas nav izšķirošais, bet varētu būt viens no. Un es centīšos arī tālāk varbūt pat pierādīt, ka tā tas varētu būt. Un šeit sausa bioķīmija. Ar sarkano ir izcelti tie galvenie punkti, kuros mēs redzējām atšķirības. Tātad 98., 97. gads un 10 gadu vēlāk. Principā tie visi raksturo oksidatīvā stresa lielumu, jeb aktivitāti organismā. Jūs redzat, ka tāds rādītājs kā lipīdu peroksīdi, hidroperoksīdi 2,5 reizes lielāks par normu. Par normas augšējo robežu šeit es domāju.
Tāpat arī paši procesi, pats procesa ātrums ir ievērojami lielāks, ātrāks. Tātad agresīvāki brīvie radikāļi piedalās šajā organismā noritošajos procesos. Un tad ir vēl viens rādītājs selēns. Runāts, aprunāts, noliegts un slavināts un spekulēts, bet es varu pateikt tā, ka pāri par 100 norisēs organismā ir absolūti nepieciešams selēns. Un par to, ka šai pašā laikā līdz ar oksidatīvā stresa palielināšanos, ir samazināta antioksidatīvā aizsardzība, un to jūs redzat pēc divu, vienu no svarīgākajiem antioksidatīvajiem fermentiem, tā ir glutiona peroksidāze gan plazmā, gan arī eritrocītos un arī katalāze. Tie dati parādījās černobiļiešiem, viena bija 59 un, ja nemaldos, 2007. gadā jau tuvu, Eiropā pieņemtai normai 80 mikrogrammi uz litra asiņu. Bet analizējot katra individuālā, es atļaušos teikt pacienta, dinamiku, atsevišķu rādītāju dinamiku gada laikā, mēs sadurāmies ar interesantu parādību, ka atsevišķiem cilvēkiem, atsevišķiem pacientiem selēna daudzums auga, jo viņi saņēma, es vēlāk arī divos vārdos pieminēšu, respektīvi, ko viņi saņēma konkrētajā pētījumā. Un tad lūk, pēc starp 6. un 9. mēnesi notika selēna koncentrācijas samazināšanās asinīs, un beigu galā atgriezās praktiski pie iepriekšējiem pie izējas līmeņiem. Un tad mēs paskatījāmies, kāds bija selēna līmenis sākotnēji. Un redzat, ir 3 grupas. Ja pirmā grupa, kurā bija 15% apmēram pacientu, to var raksturot kā dziļu, ārkārtīgi dziļu selēna deficītu organismā. Nākošā grupa ap 30%, te varētu teikt, ka ir ievērojams, bet nav dziļš selēna deficīts. Un beigās ir beigu galā, apmēram pusē, principā nebija nekādu sevišķu, deficītu pazīmi. Un, kad mēs tālāk paskatījāmies, kā notiek, kā veidojas selēna un pārējo rādītāju dinamika tiem pacientiem, kuriem sākotnēji nebija dziļš selēna deficīts, tad jūs varat redzēt, ka augšējā bildī, ka principā dinamika ir augoša. Un apakšējā zīmējumā jūs redzat, kas notiek ar tiem pacientiem, kuriem sākotnēji ir dziļš selēna deficīts. Tātad it kā viss labi normalizējas, un tad sākas atgriešanās jeb kritiens. Mēs atļaujamies to nosaukt par paradoxālo reakciju, bet es negribu aizskart klīnicistu dārziņu, bet es saprotu, ka ne tikai ar selēnu, bet arī ar medikamentiem reizēm var sagaidīt paradoxālās reakcijas. Un tā ir vēl viena, varbūt tāda maz tāds punkts un lūgums, ja klīnicisti lūdzu un ģimenes ārsti, ja jūs tā iesakat, es gribu teikt, pieņemsim mikroelementus, tā skaitā selēnu vai kādu no antioksidantiem, nopietniem antioksidantiem, tādā lielā, uzturošā devā 2-3 mēneši nekas, bet, ja jūs domājat indicēt terapeitiskās devās un tādās nopietnās terapeitiskās devās, tad ir vajadzīga tomēr laboratorā kontrole pirms un, kaut vai pēc 3 mēnešiem. Jo jūs jau redzējat arī ar selēnu, it kā, kad mēs ņēmām un skatījāmies visu kontingentu, it kā visiem ir samazināti, un tā pašā laikā ir gandrīz puse, kuriem selēns ir pietiekoši. Nevajag pārbarot ar to, kas mums ir, tā sakot, jau tāpat pietiekošā daudzumā. Un tātad konkrētajā pētījumā, es negribu pat teikt, ka tas būtu pētījums, tur bija arī kompleksa ārstēšana, tur bija diagnostika laboratorā, tur
asins paraugi tika vesti arī projām uz īriju un imunoloģiju taisīt, vārds sakot daudz kas. Bet jūs redzat, ka lietojot antioksidantus, gan atsevišķi, gan kompleksā, un tur bija arī ibuprofens kā pretiekaisuma līdzeklis. Tātad oksidatīvais stress lēnām samazinās un atsevišķās grupās praktiski ir sasniedz veselu vīriešu, veselu pieaugušu cilvēka līmeņu. Un tad vēl divas bildes par to, zinātnī, ko tas dod praktiskajā ārstniecībā. Tā ir dakteris Restes, teiksim, bildes, jā. Gada laikā, kā ir samazinājusies prasība pēc receptes medikamentiem, recepšu zālēm. Ja? Jo, laikam tā, ja man nevajaga, ja, tad es arī nelūdzu, daktari lūdzu izrakstīt. Un šeit ir tāda, varbūt nevisai pārskatāma tabula, bet es atļaušos pateikt, kurām slimībām, kurām patoloģijām, salīdzinot, teiksim, ar sākumu, jā, pēc gada samazinājās izpausmes. Jā. Ja vai var izlasīt? Var izlasīt. Ja? Tur ir sāpes, tur ir kuņģa problēmas, tur ir migrēna, tur ir man arī tā. Tātad samazinājās kolesterola līmenis asinīs, samazinājās sāpes locītavās artrīte, samazinājās galvas sāpes, tā skaitā migrēna, citas lokalizācijas sāpes, samazinājās depresija un samazinājās, kā jau teicu, kuņģa problēmas. Protams, antioksidanti nav tā panacēja, ar kuru tu vari ārstīt. Bet, ja mēs varam palīdzēt, teiksim, tā drīkst teikt, drusku labāk uzskutēt uz kājām, ja? Tad es domāju, ka nelietojot agresīvas lietas, tas tomēr ir zināms pluss, lai maksimāli uzlabotu dzīves kvalitāti, kā tagad mēdz teikt, un atstātu cilvēkus darba tirgu, ja? Kāds tas tirgus ir, tāds viņš ir. Un beigās, tas gan nav tulkots, jā, tas ir no atklāsmes grāmatas. Un es ceru, ka mēs spēsim un arī dabūsim finansējumu un darīsim visu, lai cilvēki neaizved. Paldies! Paldies! Paldies profesoram! Es saprotu, ka jūs rītas paliek mazākas, bet man atkal šķiet, ka ziņojumjāt vien interesantāk, jo daktari Kurjāne jau arī daudzus gadus strādā mūsu centrā, un viņai vairāk dziedars